Tā, Arti, izmantojot izdevību, adresēšu jums visus tos jautājumus, ko dzirdu personīgi, kad cilvēki atnāk parakstīt līgumus ar Tiesiskums LV. Viens no tādiem jautājumiem ir, ja gadījumā sanāks atgūt OIK, tad vai to saņems tikai tie, kas būs parakstījuši līgumu ar Tiesiskums LV, vai arī visi pārējie? Kā tas varētu būt? Tiesiskums un tiesiskums pieaicināti advokāti, viņi var risināt to cilvēku problēmas, kuri noslēguši līgumu ar biedrību Tiesiskums LV. Advokāti nevar pārstāvēt visus tos cilvēkus, kuri ir apkrāpti un kuri grib, lai viņiem atlīdzina OIK zaudējumus, tāpēc, ka vienkārši nav tāda pilnvarojuma. Ja politiķi pieņems lēmumu atlīdzināt visiem, tad mēs būsim sasnieguši to mērķi, kas bija izvirzīts, kad nodibināja tiesiskumu, un tad būs taisnīgums, un tas būs ļoti labi. Bet vai to politiķi izdarīs, es stipri šaubos. Līdz ar to tiesiskums var pārstāvēt un cīnīties par tiem cilvēkiem, kuri ir devuši viņiem šādas pilnvaras. Kāpēc būtu svarīgi noslēgt pēc iespējas vairāk līgumu? Kāpēc jūs tiecaties pēc vislielākā cipara iespējamā? Tāpēc, kad viens cilvēks bieži vien nav cīnītājs. Ja, piemēram, es vai jūs izvēlētos un mēģinātu strīdēties ar valsti, tad iespējams, ka mums nekas nesanāktu. Bet visi kopā mēs būsim spēcīgi un mums izdosies. Līdz ar to, jo lielāks cilvēku skaits, jo lielākas iespējas arī ieklausīt.